Nu, ko, draugi, apskatām jaunu funkcionalitāti ChatGPT, schedule tasks, jeb ieplānotie darbi. Samērā jauna šī funkcionalitāte, viņa ir šobrīd tikai pāris nedēļas. Skatāmies uzreiz, kā pašā OpenAI, ko viņi par to saka. Mākslīgā intelekta pasaulē 2 nedēļas, protams, ļoti daudz, bet jebkurā gadījumā sāksim lietot, redzēsim, kā mums tas veiksies un ko mēs šobrīd varam no tā izgūt. Pagaidām pieejama ir tikai Plus, Pro un Team plānos. Faktiski izskatās pēc paziņojuma, ka plānots arī būs citādāk pieejamība, tad, kad tas pāries no testa režīma uz vispārīgu pieejamību, tā kā ceram, ka būs arī bezmaksas versijās. Tālāk pa lielam mums ir svarīgas lietas, ka viņš ir tiešām tajā testēšanas režīmā, tas par to mums ir svarīgi. Otrs, ka šie uzdevumi tiek izpildīti neatkarīgi no tā, vai jūs esat atvēruši ChatGPT vai neesat viņu atvēruši, un šīs te paziņojumu būšana, jo paziņojumi var nākt jums tāda push notificationā, tāda paziņojumā pašā ChatGPT esošajā ekrānā, vai arī uz e-pastu, vai uz abiem diviem. Tā kā tas ir baigi forši, ka nāks jums atgādinājums par to, kas tad tur tiek darīts. Tas ir tāds ejošs uz priekšu čats, kurš automātiski ģenerējās konkrētos laikos un kaut kas notiek tā, kā jūs ar viņu gribat. Tā kā tur iztēlējiet nav robežu. Šeit tāda pavisam vienkārši piemēri, ko tas nozīmē, varam iedot atgādinājumu sev katru nedēļu vai katru dienu par kaut kādiem ziņu notikumiem. Mēs varam atgādināt, practice French with me daily, tad valodas tēma kaut kādā formā var aiziet vaļā. Un remind me about my mom's birthday, tad mammas dzimšanas diena, es biju tur ierakstīt datumu, kurā tas ir, tad ir tā. Tā kā var plašāk izmantot. Kur tas atrodās? Tad jāspiež ir uz, tā tasks sadaļa, ejam uz šeit, tad faktiski vai nu te labā stūrī augšā, ja jums ir kādā citā vietā šī poga, tad citā vietā, bet tā kā man ir Team subscription, tad man ir šeit tasks sadaļa. Rāds vaļā, šis ir tas skats, tad, kad jums neviena uzdevuma šeit nav, tad pirmais ir šis te vai try your own, vai ņemt tos, kas būtu padomi gatavs. Tad, bet viņš arī šeit atrodās zem, ņemam jaunu čatu, piemēram, tā sekundīti, ja būtu šāds te modelis, šādi būtu parasti. Tad jāba šeit te, un ChatGPT wish schedule tasks beta, tad testēšanas režīms. Ko tas nozīmē? Ieliekam kā tasku. Tā, un es ielikšu šo iepriekš sagatavotu tekstu, tad atgādina man par projektu termiņu tošanos šodien 16:57. Tad tas tāds ļoti triviāli un neskaidri, protams, šāds te tošanos šodien 16:57. Lai tad es redzētu to paziņojumu, viņš iznāk šeit ārā. Tas, ko es jau esmu izdarījis, testējoties, tūlītās pateikšu, tad šeit parasti šajā vietā parādīsies šeit apakšpusē parādīsies tāds paziņojums par notifikācijām, proti par to, ka jums jāatļauj paziņojumi no šīs te vietnes. Tādā gadījumā, ja šīs būs iespējotas, tad šīs te push notifications, jeb notifikācijas varēs parādīties tepat, vai arī jūs strādāsiet ar jaunu čatu, piemēram, tad te blakus kaut kur augšējā stūrītī parādīsies tāds paziņojums. To mēs pēc brītiņa arī redzēsim. Kamēr tas notiek, tikmēr es pamēģināšu izveidot vēl kādu tasku, tad mēs pa ceļam redzēsim, kas notiek. Es pamēģināsim pielāgot interesantu tādu veidolu. Tas, par ko cilvēki bieži vien raksta un stāsta, ka var izveidot tādu darbu uzdevumu, kas katru rītu, tad redzējāt arī piemēru, OpenAI pusē katru rītu sniedz, kādu produktivitātes padomu. Es šeit uzlicu tādu interesantu piemēru, ka lai ir 3 šie padomi, tas būtu viens. Otrs, mēs esam ielikuši šeit darba dienu rītu, tad būs pielāgots ritmus, nevis tieši konkrēts rīts, bet darba dienu rīti, nevis katrs rīts, bet darba dienu rīti. Un ielikt šādu te papildus tekstu, kur ir, kamēr mēs runājam, kur parādījās arī teksts, projekta termiņš atgādinājums, tad kur viņš ir, un ja viņu uzspiež virsū, tad mēs redzam, the project deadline is approaching, Un paralēli arī es ceru, ka ir e-pastā jau atnācis šis paziņojums, paskatīsimies, tieši tā arī ir, kur viņš atvērās, atnāk projekta termiņš tuvojas, kur ir šis 16:57, tagad arī atvērās un vajag forši. Tā kā, kur viņš arī ir. Viss šis darbs ir pabeigts, tā kā ar viņu vairāk nekas tur tāds nebūs. Paskatīsimies, ko mēs te mēģinājām taisīt tikko. Tas mums tagad laikam palika nepabeigts, tā kā jātaisa jauns. Šo varam aizvērt ciet. Ierakstam vēlreiz to pašu komentāru. Izveido e-plānu, kas katru darba dienu rītu sniedz 3 personīgās produktivitātes padomus. Tad darba dienu rīts 3, un lietas novērtēt padomu noderīgi un pielāgo katru nākamo padomu balstoties uz novērtējumu. Tad šeit jūs varat izplest tā savu domāšanu tālāk.
kā pieņemsim, mēs runājam par valodu padomiem, tad mēs varam vērtēt, kas grūtāks, par vieglu, par grūtu, uz kuru pusi vilkt uz to tēmu, tā kā, un vērtēt kļūdas, tā kā tas varētu būt interesanti, ko var darīt. Teorētiski, jā, redziet, kā trāpīja, kas tad notika jau šobrīd. Tad šis mums nav īstais loks, jā, tad šis ir ChatGPT 4o, tad ejam uz priekšu uz schedule tasks, pārvēršamies šeit un mēģinām vēlreiz tagad viņu izlikt, sekundīti. Mēs varam pat labāk to izdarīt, mēs varam mēģināt šeit edit un send. Paskatāmies, izdosies. Vēlreiz vienkārši kā otro pieejami, jā, un mums nav tāds turpinājums. Tad provide productivity tips. Un lūk, katru darba dienas rītu arī tiks veikts. Nav īsti specificēts cikos, te vajadzētu pierakstīt to laiku, bet mēs tulīt arī pārbaudīsim, ko tas nozīmē. Klikšķinot, mēs redzam, ka 9 no rīta tas notiks. Ja? Un tad viens no ierobežojumiem ir, ka mēs paši šeit to laiku īsti labot nevaram. Ja vien mēs nepaliekam kādu citu laiku, kas ir daily, weekly, tad mēs varam tos laikus labot, bet šo pielāgot to nevaram. Tad mēs varam caur to promptu to arī labot. Jāsaka, hei, tad šādi te. Izmaiņas zināšu laiku uz 8:00. Cerams, ka tā arī nostrādās. Jā, tā arī sanāk, ka ir nostrādāts, tā paskatāmies. Neaizgāja, ok, I'll change it. Skatāmies, neizskatās, ka būtu mainīts, ja. Mēs pārlādēsim ekrānu, paskatāmies 8, ejam skatīties tasks, ja, vai viņš tika galā ar to uzdevumu vai nē. Skatāmies te, edit. Skatāmies, ir visur izdarījis, ja? Tā kā tikai mums bija tāds ekrāns palicis. Super, šis ir forši. Kāda ir limiti, ja? Kāda ir limiti šeit? Mēs redzam to, ka šeit paņemsim jaunu vispār, izveidosim jaunu tasku, tad redzēsim vieglāk ekrānā. Tad šeit plusiņš, ja? Mēs nevaram pielikt nevienu failu, nevaram failus ielikt. Man šķiet arī, kad bildi liekot klāt, viņš viņu pārveido pa parastu čatu. Tikpat, lai gan bildi, kur kā ir, ja? Bet mēs nevaram pievienot arī GPTs, mēs nevaram izmantot viņu savos GPTs, jā, skatāmies, kā mums te ir. Man ir kaut kāds šāds te savējais, jā, tad es, teiksim, šeit arī nevaram izmantot to tasks, jā, nevaram. Tā kā tas ir mīnus. Runāts ir arī, ka nevar izmantot voice padomus, tad pamēģināsim, bet varbūt, ka var. Jā, varbūt varam ar šo vidi. Tātad izveido uzdevumu uz katru dienu 8:00 sūtīt produktivitātes padomu. Jaunais produktivitātes padomu. Izmantot. Izskatās, ka viņam tas neizdodas. Jā, tātad, lūk, šis nestrādā, viņš it kā ir tajā pašā taskā, bet tas voice chats nespēja viņu izpildīt. Jā, lūk, tas arī nedara. Memory updated, jā, tas man laikam būs jāiztīra pēc tam ārā. Vēl viens no limitiem ir aktīvo darbu skaits. Viņi var būt tikai kādi 10. Ja, tad tas ir 10 darbi, vairāk viņus nevar būt. Tad pie iestatījumiem, settingos, mēs varam, mums jāuzstāda ir šie notifikācijas. Tad lūk, kur ir push notifications un email notifications. Tad šis ir tas, kas te būs redzams. To mēs varam labot pēc tam. Pārējais šajā kontekstā ir visi kārtībā. Pamēģinām vienu bišķiņu kompleksāku uzdevumu, jo mans tas mērķis ir kā mēs varētu viņu integrēt tādā plašākā mērā ar saviem darbiem. Un vai mēs varam sasaistīt kādu failu kopā ar tiem uzdevumiem, kas ir, vai kādu projektu datubāzi, vēl kaut ko. Tad atbild šobrīd, ka vismaz tāds vienkāršs veids es neatrodu, bet es domāju, ka tas būs. Tāds sarežģītāks uzdevums šeit ir salikts kopā. Tad atgādina katru pirmdienu 17:15 par šajā nedēļā pabeidzamiem darbiem. Proti, ikdienā, ja mēs gribētu šādus darbus sagatavot pa vienam, proti, teikt, hei, atgādina man par šiem darbiem, tad parasti šis tasks schedulings liks iekšā katru darbu, kā katru savu atgādinājumu. Bet šajā gadījumā viņš varētu arī veidoties ļoti labi. Tad viņš veidos tādu atgādinājumu, kur katras pirmdienas 17:15 viņš veidos tādu, kur es atkal esmu iegājis nepareizajā, jā, tad liksim šādu te chat screenu, chat šeit te, un likam vēlreiz viņu, kopējam iekšā, kamēr vēl 17:15 nav pienāks. Jā, tad uz tasks sadaļu vienmēr, protams, ir jāiet, tiek creating tasks, kur viņš katru pirmdienu arī veiksmīgi viņu atgādinās. Ja? Tad cerams, ka būsim paspējuši pirms šī te posma un tiks ar to galā. Tātad šeit pagaidīsim viņu mazliet.
Nu, lūk, re, kur arī parādījās, ja šonadēļ pabeidzien darbu, paveikt finanšu budžeta atskaite, termiņš šāds te, ja, tad lūk, re, kur ir tas, ko es labprāt vēl izdarīšu, es saku, hei, papildu darbu sarakstu ar sekojošiem uzdevumiem, ja. Tad iekļauj atgādinājumā arī nākamās nedēļas uzdevumus un paņemsim, uzliksim atgādinājuma laiku maini uz 17, teiksim, tur 17, jā, mums varētu mēģināt šādi skatīties, paspēt, jā, pirms tam 17. Un tad tas varētu cerēt, ka viņš mēģinās arī šonedēļ ielikt vēl iekšā. Monday, jā, 17 vajadzētu būt, kad ir papildinājis to sarakstu. Teorētiski vajadzētu būt arī, ka arī šis darbs, kas iepriekš nebija, ka viņam vajadzētu parādīties arī rezultātā. Nu, uzliksim atpakaļ, izdēsīsim šo te čatu ārā, kas ir liekais, vecais, sliktais, jā, tad mums ir tas atgādinājumu, ko mēs iepriekš jau darījām, jā, kas arī bija tas, kurš neizdevās, jā, kamēr gaidam, kad atnāks paziņojums 17, tad redzēsim, ka varētu arī viss būt kārtībā. Jā, nu lūk, re, kur ir šīs un nākamās nedēļas uzdevumi ir parādījies, jā, spiežam uz viņu virsū, un lūk, re, kur ir. Tad darbu principā mēs uzdevumu izmainījām un papildinājām ar jauniem uzdevumiem, jā, tad re, šis uzdevums mums nebija iekšā, jā, bet lai gan šonadēļ pabeidzamie interesanti, jā, 11.02. mums šonadēļ nemaz nav, tas ir nākošu nedēļu, bet, nu labi, tad tas mums ir jāskatās, kā viņš ar tiem datumiem strādā, jā, 12. arī tā kā nākamā nedēļa, sapratu, iepriekš jau arī mums bija, jā, tas bija tā patās, jā, tad re, 12. Nu jā, tas sanāk tā kā cik dienas uz priekšu, nu, interesanti, kā viņš tur to vērtē, varbūt tas būtu jāraksta precīzāk tie uzdevumi, bet lūk, re, kur arī nākamie arī ir uz priekšu, tātad mainīts uzdevums pa vidu, ceļā, un lūk, šai diskusija arī turpinās. Nu ko, ņemiet par labu, es ceru, ka noderēs un varam pamēģināt un gaidām, kad jauns updatētots jauni feature, jeb jaunas lietas parādīsies arī šajā funkcionalitātē, un mēs varēsim taisīt foršus robotus priekš saviem darbu uzdevumiem.